Labrīt, mani sauc Jeļizaveta Krīnīcina. Es esmu Rīgas Ostvalde vidusskolas 12. A klases skolniece, un mēs atrodamies Imantā. Imanta ir ļoti zaļš rajons, pilns ar infrastruktūru, kas aprīkots ar parkiem, sporta laukumiem, veikaliem un veloceliņiem, viena no kurām celtniecība notiek tieši tagad. Tas ir labi, jo palīdzēs cilvēkiem būt aktīviem arī sporta ziņā. Taču rajona iedzīvotājiem trūkst pasākumu, kur cilvēki varētu viegli satikties, balstoties uz līdzīgām interesēm un aktīvi pavadīt laiku kopā. Tāpēc šodien es vēlos pievērsties sporta laukumu attīstībai kā iespējai popularizēt sporta pasākumus un digitalizēt to organizēšanu. Šodien Imantā ir 8 rotļu laukumi ar sporta zonu. 6 no tiem ir laukumi dažādu sporta veidu spēlēšanai. Ideja ir izveidot ērtu lietotni, ar kuru tie, kas vēlas pavadīt laiku, vai sporta fani var pieteikties vēlamajam spēles veidam, kas ietvers basketbolu, futbolu, volejbolu un citus. Vietu skaits būs ierobežots saskaņā ar spēles noteikumiem. Lietotnē būs jāplāno, kur un kādi pasākumi var notikt, kuras vietas ir piemērotas un kuras jāpabeidz ar piezīmēm kartē. Lai Imanta vienlaikus saglabātu mūsdienīgu un zaļu vidi, būs jāaprīko ārā sporta laukumus ar LED apgaismojumu kopā ar kustību sensoriem un pēc iespējas samazināt to izmantošanu naktī, kā arī izvietot dzerama ūdens brīvkrānus, kas samazinās plasmasas piesārņojumu. Paša mobilā lietotnē būs iespēja redzēt laukumu noslogojumu, live režīma, plānoto pasākumu grafiku un iespēju izvēlēties jauniešiem pieejamas aktivitātes atbilstoši dažādam interesam, pēc kā būs iespēja pieteikties vēlamajam pasākumam. Katram dalībniekam būs savs profils, un pirms spēles sākuma jūs varēsiet iepazīsties un apspriest galvenos punktus, un arī tāpēc šis projekts palīdzēs uzlabot komunikāciju starp jauniešiem. Pasākumus varas vērot arī citi, un vajadzības gadījumā būs nepieciešamas skatītāju sēdvietas. Man arī ir risinājums problēmai, kad nodarboties ar aktīvu dzīvesveidu nav iespējams sliktos laika apstākļos dēļ. Visi zina, ka Imantā mums ir bijušā radiotehnikas un prizmas ēka, kas tagad stāv tukšā, un tāpēc tā ir iespējams ierīkot sporta laukumus zem jumtā, lai laika apstākļi netraucētu pasākumiem. Ārpus telpām zem jumtā būs nepieciešams uzstādīt rezervārus lietus ūdens savākšanai, kurus pēc tam varas izmantot spēļu laukumu virsmas tīrīšanai un daudz kam citam. Savukārt saules dienas, kad tur neviena nav, uz jumta uzstādītie saules paneļi uzkras enerģiju apgaismojumam. Mans projekts un tā pielietojums digitāla formāta ļauj īpaši mums jauniešiem atrasties zaļā infrastruktūrā, vienlaikus ātri un ērti padarot savu dzīvi aktīvāku, spēlējot komandā un tiekoties ar cilvēkiem svaiga gaisā. Nav maz svarīgi, ka šis ir lielisks instruments, kas vieno cilvēkus. Tas padara mūsu vārdu ietekmīgāku, kas nākotnē var ievērojami uzlabot Imantas sapratīgo nākotni. Lai dzīvo Imanta!